Iedomājieties, Latvija ir pazaudējusi pēdējās pašcieņas paliekas un prasa Ukrainai, vai tagad jaunais ministra kandidāts aizsardzības Meļņa kungs ir labs kandidāts, un tad viņš tur ir bijis Ukrainā. Tur tad tie saka, jā, labs, jā, pazīstam mēs viņu, viņš tur savām acīm redzējis, kā viss pie mums ir. Iedomājieties, mēs, Eiropas Savienības NATO valsts, prasam Ukrainai, lai mums pasaka, vai ir labs kandidāts vai nē. Nu, protams, ka tur to vienotību izmanto speciāli. Tur jūs zināt, ka visi turbopatrioti, ja Ukraiņi pateica, tad jā, mums tādu vajag. Tad sanāk, kāds idiots tad iepriekš mums bija aizsardzības ministrs. Kāpēc tad uzreiz nelika tādu, kurš ar savām acīm redzējis kara darbību? Kāpēc tad ielika tādu sprūdu vispār, kurš neko nav redzējis? Es domāju, tikai teorētiskās zināšanas apgrābstīs ir, jā, iespējams, manuprāt. Līdz ar to sanāk, kā pirms tam tā idioti bijām. Karš jau 4. gadu ar pusi jau, ja? Un tagad pēkšņi atnāca apskaidrība, ka vajag ielikt militāro tur Meļņa kungu, kurš Siliņas padomnieks visu šo te laiku ir bijis, ja? Tagad viņš pēkšņi zinās. Un iedomājieties, kas tur notiks, tagad uzreiz viņš paziņos, ka viņam tagad vajag entos tur kaut kādus miljonus vai 10 vai 100 miljonus. Cerams, ka ne miljārdus papildus, ja? Lai viņš tagad no nulles pirks kaut kādus dronu aizsardzību, ko tur, ja? Tas viss iepriekšējais norakstīsies, visi tur tā kā piedos, ka jā, tur tas sprūds neko nesaprata, tagad no nulles, tagad močīsim, tik pirksim, ja? Ir mēs 4,5 gadā un 22. gadā kopš iestāšanās NATO. Iedomājieties, mēs 22 gadus esam NATO, un tagad pēkšņi mēs prasam Ukrainai, vai šis ir labs kandidāts, šito drīkst ielikt tur, ja? Tagad pusgadu mazāk, 4,5 mēneši jau līdz vēlēšanām mēs te saskaņojam ar Ukrainu, kāda mums teiks. Iedomājieties, ko Ukraiņi domā par to, ka mēs to vienu viņu dronu nevarējām notriekt pat. Un kāpēc viņi paši tad nevarēja deaktivizēt vai iedot mums koordinātas, lai nav jāmeklē, kur tad tas otrs tur palika, nokrita vai kas notika. To mēs nevarējām saskaņot. Tagad Meļņa kungu, jā, izcilo, mēs te tagad, starp citu, viņam tur liela alga, 6,000 jau tagad ir. Un tā arī ir visu mūsu militāristu un aizsardzības sektoru problēma, ka nav pat ar ko dronu notriekt, bet sev algas sataisījuši tur 6,000, 7,000. 5,000 visi traknie rasnie militāristi mūsējie. Lūk, kur mēs esam pēc 22 gadiem NATO. Tagad tā, skatīsimies tālāk, bet progresīvi principā mīkstie. Jūs te pazemo un jūs tagad balsosiet par to Melni, ja? Tad tagad atzīsiet, ka sprūds bija idiots, kas neko nesaprata. Ja balsis jau nepietiek. Kur tad ir vienotības balsis ir, ja? ZZS droši vien viņiem piesliesies un viss. Ko tad tur opozīcija atkal LPV iestutēt, ja, šitos te diez vai šaubos, Rosļikovs arī diez vai. Un kas tad tur nacionāļi, Kulbergs, diez vai arī šitie apvienotais saraksts jau pateica, ka neatbalstīs Meļņa kungu, izcilo mūsu Ukraiņu atbalstīto. Līdz ar to te sanāk, viss būs tāpat no progresīviem atkarīgs. Tagad tur vienosies ar viņiem un atbalstīs Meļņa kungu un atzīs, ka sprūds ir idiots bijis visu šo te laiku. Bet papildus vajadzēs miljārdus, lai no nulles tagad pirktu visu. Tagad tā izskatās pagaidām. Mani sauc Rudolfs Breimanis, pievienojieties šim te profilam, no es tālāk jūs arī informēšu, kā mums te ies ar Meļņa kungu.